Čau. Tiem, kas nezina, pastāstīšu, kas ir klimata pārmaiņas vai kas slēpjas aiz tā vārdu savienojuma. Daudzi, kas patērē, valsts mēdījus un dzīvo mainstream, tā kā informācijas burbulī, droši vien domā, klimata pārmaiņas ir kaut kas drausmīgs, tur zeme sasilsts un ogleskābā gāze, jeb CO2 ir tur lielākais piesārņojums pasaulē un bezmazliet drīz mēs mirsim un ūdens līmenis tur tūlīt mums pārsniegs kaut kādas tur beigās normas un zemes sasils un būs beigi slikti, bet ja jūs dzīvojat tādā informācijas telpā, tad viss, ko jūs par to lietu zinat, ir meli, propaganda un manipulācijas. Jo izstāstīšu, kāpēc tā ir un kāpēc un kur tas vispār sākās un kā tas var būt, ka tie ir meli. Vispār, ka tā ir problēma, jo tā nav īsta problēma, bet tā tiek pasniegta mums, ka tās ir problēmas un ka mums no tā būtu jābaidās. Visa Greta Thunberga ir propaganda, Els Gors, kas ir izdevis savus šitās te filmas, ir balstīta zinātne uz manipulācijām un propagandas, jo sauksim tos par tiem parazītiskajiem globālistiem, kas izdomāja vienkārši, ka vajag no cilvēkiem izvilināt naudu un pataisīt viņus pašus kā ienaidniekus. Un viņi sanāca kopā 60. gados un izveidoja tādu klubiņu, kuru sauc Club of Rome, kas bija speciāli radīts, lai manipulētu ar cilvēkiem, lai varētu ieviest to totalitāro režīmu. Arvien vairāk un vairāk, kāds ir Ķīnā palielam. Un, tas Club of Rome. Noklausieties šito te citātu, kāpēc tas ir visa manipulācija un kur visam šitam klimata pārmaiņu murgiem radās kājas pieauga, var teikt. Klausieties, ieklausieties. Wait, what? I could not believe what I just heard. Did world leaders really lay out this globalist plan in plain English in a physical book way back in 1991? I went on Amazon, and there it was, the first global revolution, which states, and I quote, "In searching for a common enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine, and the like would fit the bill. And therefore, the real enemy is humanity itself." Tā fit the bill viņi izdomāja, kad vienkārši pa CO2 nodokli izveidot, lai mēs tikai maksājam un dzīvošana paliktu arvien dārgāka, jeb visi enerģija un energoresursi. Tā kā vērts pajautāt sev tādu jautājumu, vai tu uz krāpniecības, manipulācijas un propagandas pamata vēlies būt nabadzīgāks? Ja nē, tad tev arī jāsaprot, ka šitā ir krāpniecība, tas, ko sauc par klimata pārmaiņām. Tātad nedaudz par struktūru, kā ir iespējams, kad visi par to runā, bet tā nav patiesība. Jo tiem globālistiem ir vienkārši liela ietekme daudzās institūcijās un finanses, un viņi vienkārši kopš tiem 60. 70. Izvērs savas kampaņas un caur United Nations un visām sabiedrībām, visiem mēdījiem, kur viņi ietekmē vienkārši tāpēc, ja cilvēki dzīvo tajā informācijas telpā, tad viņi domā, klimata pārmaiņas traki, un
Un mēs esam nonākuši jau līdz tādam līmenim, kad ka Latvijā pat jau ir caur visiem sorosītiem un jaunās vienotības politiku, kas ir pa lielam to globālistu, kantori, kas Latvijā ir nodibinājušies. Mēs esam jau izveidojuši klimata ministriju. Iedomājies, cik tālu jau tas ir. Un tas viss balstīts uz meliem ir. Un tagad arī pat, likumus grib iestrādāt pašvaldībās. Es nolasīšu vienu, likums pašvaldībām. Viņi grib, lai pašvaldībās nosaka tādu punktu, tā kā veicināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanos tām. Iedomājieties, tā kā jau pašā saknē jau grib tā kā vienkārši maldināt cilvēkus, lai viņi uz problēmas bāzes, kas īsti nav problēma, radītu, lai vienkārši energoresursi paliktu dārgāk. Tāda tā ideja ir. Tā, kad tie, kas domāja līdz šim, kad klimata pārmaiņas un globālā sasilšana ir īsta un problemātiska, tiem nākas domāt savādāk, ja negrib palikt nabadzīgāki un iestāties par to. Ir, daudz cilvēki ir izpētījuši. Tas, zinātnē aiz tās sasilšanas un aiz CO2, ka visi tie ir meli. Un viens no tiem cilvēkiem ir arī sarakstījis grāmatu. Bija Štesels Gors, izdeva savu filmu Inconvenient Truth, tā kā pat to klimata pārmaiņām. Un tad tāds, tūlīt pateikšu. Tāds viens vīrietis, Gregorijs Vainstrons, kas 3-5 gadus ir pētījuši tās lietas un strādājis tādā sfērā, ir sarakstījis grāmatu Inconvenient Facts, the Science that Al Gore doesn't want you to know. Un viņš uzdod vienkārši, izstāsta 60 faktus, ka klimata pārmaiņas ir murgi. Tā kā vienkārši viss tas jau ir pierādīts, ka tā nav patiesība zinātniski, un ka tās ir manipulācijas, bet viņi tāpat bīda caur Pasaules ekonomikas fórumu, kas ir, viņa tā kā plānotā globālā valdība nākotnē. Bīda tos smurgus un afēras un melus beigās iestrādā likumā. Pat līdz tādam līmenim, kad Latvijā ir tāda klimata ministrija, kur pamats tādai būt vispār ir balstīts uz meliem, kā jau teicu. Tā, kad mums jāiestājas jebkuros līmeņos, tur valsts pašvaldības un cilvēkiem pašiem, ja mēs negribam vienkārši zāģēt zaru, uz kura paši sēžam, tā kā tādējādi neuzķeramies, uz klimata afēras muļķībām. Paldies par uzmanību, čau! Lakī, tev ir lielā iespēja patēlot un izjusties, kā ja būtu nāves ēnā galvenam varonim. Gribi?